Jau 11. aprīlī sāksies gadskārtējais starptautiskais Baltijas baleta festivāls, piedāvājot daudzveidīgu baleta un deju uzvedumu koncertu programmu no klasikas līdz avangardam un pulcinot zvaigznes no visas pasaules. Atklājam Rigo stacijā un šoreiz brauc Lietuvas Klaipēdas valsts muzikālais teātris ar simfonisko orķestri, visu simfonisko orķestri un dejotājiem, baleta māksliniekiem. Un šis nosaukums un lozungs šim koncertam ir, lai dzīvo operete. Diemžēl mums nav šī varbūt opereta un tāda īsta muzikālā teātri, ja Lietuvā un Igaunijā viss ir un viss notiek. Ja. Tāpēc es domāju, jā, šogad būs tā un būs skaisti dejojumi no slavenākām klasiskām operetēm un tā, es domāju, tas būs priekš sirds un vēseles. Festivāla ietveros 12. aprīlī Nacionālajā operā notiks Igaunijas teātra Vanemuina baleta izrāde Kazanova. Tas būs ļoti aizraujošs uzvedums, izrāde par šo leģendāro cilvēku Kazanovu. Tur būs gan Mocerta, gan Vivaldi, gan Tipsī, gan arābu nacionālā mūzika. Tas būs tāda fantāzija par tēmu, tas ir lidojums no turienes uz mūsu gadsimtu, var teikt. Ja? Kazanova tādā ļoti plašā izpratnē. Izcila kompānija, Vanemuinas teātri, liela kompānija profesionāla, kur sastāv no dejotājiem no 18 valstīm. Tā ir starptautiska kompānija. Horeogrāfs ir strādājis, dejojis un arī veidojis savas horeogrāfijas pie leģendārā Bežāra. Tas ir viņa turpinātājs, Deivids Sonnenbluhs. Kongresnamā 13. aprīlī notiks Rīgas deju maratons, daudzu baleta un deju studiju tautas deju ansambļu un grupu priekšnesuma apvienojums. Savukārt viens no spilgtākajiem festivāla notikumiem būs Spānijas deju grupas Nuevo baleta Español uzstāšanās. Daudzi arī savā dzīvē ir redzējuši arī flamenko. Tā ir kaislību pārņemts dejojums. Bet bez šaubām, kad atbrauc jaunais Spānijas balets, kā viņi sev dēvē, tad notiek brīnums un skatītājs vispār, tur neviens snobs nevar palikt vienaldzīgi. Tas ir ļoti aizraujoši. Jau tradicionāli festivāla bagātinās arī vairākas dejas tematikai veltītas izstādes, un šogad festivāla ietveros būs iespēja gūt arī netradicionālu ieskatu cilvēku ķermeņa plastiskajos izteiksmes līdzekļos. Taņas Bīntas radošās laboratorijas priekšnesumā Joga Mala. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls noslēgsies 19. aprīlī ar grandiozu galā koncertu Latvijas Nacionālajā operā, kur klasisko un laikmetīgo deju izdejos baleta zvaigznes no ASV, Austrijas, Polijas, Korejas, Ķīnas, Turcijas un citām valstīm.